Sveiciens maniem 1000 subscriberiem. Nu ko, durvis ir plaši vaļā. Darbs pie konteineru mājas turpinās. Hobā! Kas mums notikās? Nu, bišķi bija, protams, sabijies no šitās zāģēšanas, ja? Bet izmēģinājos. Un lūk, ir pirmais jau savienojums. Tadā var ieiet jau savienotajā konteineru mājā. Vārdu sakot, zāģēju, mēģinu saprast, kā ir labāk, kādām ripām, kādiem flekšiem. Ir mega lielais fleks, bet to vēl neesmu izmantojis. Man te sabaidīja, ka ripie šķīst, tad būs ārprāts, tāpēc mēģinu ar mazajiem. Un sanāk. Re, kur ir savienots, bišķi aizmirst tur materiāls. Re, kur ir truba, kvadrāta caurula. Tā metināsies iekšā šeit augšā stūrī. Un pēc tam viss tā siena ņemsies ārā. Un galā atkal būs stiprinājums, te būs durvis, un te būs durvis koridors, ja? Un tad te būvēsies istabas. Nu tālūk, viss ir in the progress, un konteineru māja no 212 jūras konteineriem turpina rasties. Jā, re, kur man tālumā ir puķiks, desnieks, estrudētais. Viņš mums liksies šitā te uz zemes, ja? Nu tā kā uz grīdas, un būs siltums. Te mums būs karkas, karkasā komunikācijas, elektrība, viss čik, un jau būs tā kā kaut kas līdzīgs dzīvojumam. Te būs liela dzīvojumā telpa kopā ar virtuvi, būs logi, ja? Nu viss, kā teikt, turpinās. Kāpēc es nefilmēju to, ka es tur zāģēju visu? Nu, es domāju, ka daudz redzējuši, kā ar zāģētā fleks, ja? Ja nē, tad var vienkārši iesist Google. Bet, jo tad, kad tu filmē kaut ko un dari, ja, vienlaicīgi, tad īsti neko izdarīt nevar. Kamera, tad nedod Dievs, viņa trāpīs, tur vēl kaut kas, karoči, nē. Lūk, jā, tā kā pirmais savienojums ir, atzīšos, man reāli bija bišķi bail zāģēt, tur kā būs uzkritīs, vēl tālāk, bet īstenībā skaties, tas konteineru siena metāls ir 2 mm. Jā, un te ir kartona efekts, tāpēc viņš ir ievots. Jā, tā kā te būs, kur iet 2 kvadrātenes viņam, un viņu turēs tāda planka, un būs apakšā. Tā ir 5 mm kvadrātene, kas principā savienos augšu ar apakšu, un viņš savu struktūrālo formu nezaudēs. Nu tāds ir updates konteineru mājā. Ja? Tālūk, ko vēl lai pastāsta?